Jautājums, kāpēc mēs tik reti pieņemam asins donors 2 stundas darba dienās? Mēs pieņemam pirmdienu, otrdienu, trešdienu, ceturtdienu, un piekdienā donors mēs nepieņemam. Tas viss ir saistīts ar mūsu darba specifiku, darba režīmu. Jo, lai sagatavotu no donora ziedotajām asinīm asins komponentus, kurus saņems pacienti, ir jāveic dažādas manipulācijas, kas ir jāveic pie dažādām temperatūrām, noteikto laika sprīdī. Un tāpēc tas viss arī mums ierobežoja šo donoru pieņemšanas laiku. Un vēl arī tāpēc, ka mēs esam ļoti cieši saistīti un sadarbojamies ar Valsts asins donoru centru, kur sūtam donoru asins stobriņus uz izmeklējumu, jo tikai pēc tā, kad saņemsim atbildes par šiem rezultātiem no ziedotajām asinīm, vai viss ir kārtībā ar analīzēm, tikai tad mēs varam izsniegt asins komponentus saviem pacientiem. Tā, un ja mēs strādājam, donors pieņemam no 8 līdz 10. Kas notiek tālāk? Tālāk iet garš ceļš, asinis atpūšas, noteiktā temperatūrā, plus 20, plus 24 grādi, termosomās, viņas tiek atdzesētas, un tas notiek 3 stundu laikā. Pēc 3 stundām asins sagatavošanas nodaļas personāls sāk ļoti rūpīgu darbu. Tās asinis tiek centrifugētas speciālās lielās konteineru centrifugās, arī pie noteiktas temperatūras, noteiktā laika sprīdī, un tas nenotiek 5 minūšu laikā, tas viss prasa laiku. Pēc tam, kad asinis ir nocentrifugētas, viņas ceļo uz asins sadalīšanu. Tas nozīmē, ka no pilnasinīm mēs iegūstam jau asins komponentus. Un šie asins komponenti ir 3 – eritrocītu masa, plazma un leikocītu trombocītu slānītes. Un līdz ar to tad arī ir šie 3 komponenti, kas arī var palīdzēt mūsu pacientiem. Tas nozīmē, ka no viena donora mēs varam palīdzēt 3 pacientiem. Un tas arī ar to viss nebeidzas, jo tad notiek darbs ar katru komponentu atsevišķi. Kas notiek ar eritrocītiem? Eritrocītu masa tiek marķēta un uzreiz novietota plus 2, plus 6 grādi temperatūras leduskapī, neizmeklēti asins komponenti, jo mēs nezinām, vai tur ir viss kārtībā tajā asins komponentā. Un viņi tad gaidīs izmeklēšanas rezultātus jau tikai nākamajā dienā. Mēs jau saņemot atbildes no Valsts asins donoru centra, tad viņas arī jau marķēsim ar gala etiķeti, kur būs skaisti uzrakstīti, kas tas ir par asins komponentu. Bet līdz tam vēl šo parasto eritrocītu masas filtrē. Tas arī ir laika ietilpīgs process, apmēram 40 minūšu laikā, tas notiek, un tikai tad viņas tiek novietotas pie neizmeklētiem asins komponentiem. Savukārt ar plazmu ir vēl garāks ceļš. Šo plazmu iegūto mēs saldējam ātri saldēšanas iekārtā, kur ir -50 grādi, un plazmā pusstundas 45 minūšu laikā sasalst. Un tad viņa jau pārvēršas par svaigi saldētu plazmu. Un tā plazma arī uzreiz neceļo pie pacienta, jo viņai ir jāpair 4 mēneši karantīnā. Kāpēc tas tik ilgs laiks? Tāpēc, ka ir doma, ka donors vēlreiz atnāks un ziedos asinis, un mēs vēlreiz pārliecināsimies par analīzēm, ka viss ir kārtībā, ka vīrusu nav. Un tikai tad pēc 4 mēneši mēs izsniedzam pacientam šo asins komponentu. Un savukārt leikocītu trombocītu slānītes ceļos uz Rīgu, uz Valsts asins donoru centru nākamajā dienā, kad no tā tad arī iegūst trombocītu masu, pēc kā, piemēram, mēs mūsu Daugavpils reģionālās slimnīcas pacientiem, pēc šīs trombocītu masas speciāli tad braucam uz Rīgu un mērķiecīgi tad arī katram pacientam viņu atvedam jau individuāli. Un tā esam šajā dienā ieguvuši asins komponentus, kas skaitās neizmeklēti asins komponenti. Un tikai tad nākamajā rītā agri ceļo mašīna uz Rīgu ar donors asins stobriņiem uz laboratorijām, un pēc laboratoriju izmeklējumiem mēs saņemam savā ProSamaks sistēmā rezultātus. Un, ja ir viss kārtībā, tad visi asins komponenti marķējas ar gala etiķetēm, un tikai tad viņi ceļo uz ekspedīciju, jeb jau uz asins banku, kur gaida
no slimnīcām pieprasījumi, un tad izsniedzam šos jau asins komponentus izmeklētus mūsu pacientiem. Tātad no asins sagatavošanas nodaļas asins komponenti ir atceļojuši jau uz konkrētu slimnīcu, uz asins kabinetu. Un te ir tā vieta, kad jau no asins kabineta tiek pēc pasūtījuma nodots pacientam asins komponenti. Eritrocīti atrodas te pēc asins grupām, pēc reizes piederības. To derīguma termiņš ir diemžēl tikai 35 dienas. Savukārt plazma, kas ir sasaldētā veidā, viņa glabājas 3 gadus. Bet, protams, nekad tik ilgi viņa neuzturās asins kabinetā, jo ātri vien tiek pieprasīta un izlietota. Un tāpēc, lai uzturētu šo asins banku, visu laiku, 24 stundas, aicinājums visi, kas jūtās veseli, kas jūtās moži un ar vēlmi kādam palīdzēt, nākt un nodot asinis, lai glābtu kādam dzīvību un vai uzlabotu kādam veselības stāvokli. Paldies!